Nu, čau, čau, meitenes! Sveicu jūs ar tādu super izmaksu mūsu virzībā, mūsu kustībā. Nu, kāda sajūta jums ir šodien saņemot $6000 vienā dienā, divos čekos, bet vienā dienā? Es domāju, ka tas jau ir tāds super tiešais solītis jau pēc vesela Bitcoina, tā kā es domāju, ka tuvāko nedēļu laikā būs arī pilns Bitcoins kabatā. Nu, padalāties ar savām sajūtām, ja kādas jums ir, jo es tiešām baigi priecājos pa visiem mūsu dalībniekiem, mūsu kustības dalībniekiem, un žēl, ka šodien netika arī mūsu Bitcoina karalis iekšā Kalvis, ja, bet es domāju, ka tas būs uz nākošo zumu mums jāatliek. Sārma, kādas tev sajūtas stāsti? Jā, Valde, īstenībā, nu, kā lai es tev pasaku, es esmu šodien pēc nakts maiņas un pamodos ar ļoti labām emocijām, jo Kalvis bija piestrādājis pasaules brīnumus, un man bija iekrits pirmais čeks, jā, un tas bija tāda ļoti interesanta sajūta. Vau, beidzot zeltā pirmā izmaksa, jā. Bet runājot par abiem, man gribās pa priekšu dzirdēt, ko teiks mana Ginta. Jo, saproti, man īstenībā es esmu no tiem cilvēkiem, jā, man ir prieks par to, ka man ir rezultāts, bet man ir daudz lielāks prieks, kad ir maniem cilvēkiem rezultāts. Ot, kā tu, Gintiņ, jūties? Tev šodien ir arī divas izmaksas. Nu, pastāst tās sajūtas tavas. Labvakar. Protams, patiesībā drusciņi pat neticās, ka tā varētu būt taisnība. Tāpēc, ka es no rīta, protams, sapriecājos par tavu sarma čeku, par to, ka jā, skaisti. Tad es domāju, nu jā, varētu jau drīzumā arī būt, jo es zinu, kur es atrodos un kā tas varētu būt darāms un cik maz ir palicis. Bet, kad abas izdosies, jā, kad tas tiešām ir grūti noticēt gandrīz 6000 dienā. Bet jums savukārt abām divām referālie bonusi par mani. Ar ko es abas apsveicu. Trekni referālie bonusi, un iedomājies, ja tev platīnā nāks tur referālie bonusi, tādas, kā tu šodien saņēmi izmaksas, pabeidzot zelta līmeni, ja? Tā kā projekts ir vienkārši fantastisks no tā viedokļa, kad pirmkārt jau var dabūt tiešām nopelnīt ne tikai vienu bitkoinu, bet daudzus. Otrām kārtām, kad šī ir tiešām partneru programma, ja, kur pelna visi tie, kas mazliet iedziļinās tēmā, sāk saprast, ja, un faktiski rezultāts nav aiz kalniem, ja, jo cilvēkiem kaut kā tu saki, ir grūti noticēt, kad internetā var pelnīt, ka var saņemt šādus te čekus, ka tev ir izmaksas momentā, ja tu šodien savu čeku gribēsi saņemt uz savu kripta maciņu, tu to vari izdarīt. Sārma, starp citu, kā tev gāja vakar, tu vadīji laukā izmaksas uz savu Binance, uz savu birzi, nu, no projekta. Protams, visu laiku nebija vadīts, jo visiem vajadzēja iekšējo naudu, un mēs parasti atpričojām atskaitu man vai no uz bankas kontu vai uz Revolūtu, un es atkal iekšējās šķaras aizskaitu tur, kur vajag. Bet, nu, pienāca dzīvē tāds mirklis, ka bija jāvada laukā, ja? Un kabinetā nauda bija, un, protams, bija jāpamēģina. Es ierakstīšu arī video. Nu, teikšu, tā bija mazliet stresiņš, jo tā pieredze, ka no baita, tad tas viss notiek ļoti ātri. Un es jau domāju, ka es esmu kaut ko nepareizi sarakstījusi, kaut ko iztaisījusi kļūdu, jo transakcija gāja salīdzinoši ilgi. Kaut kur 21 stundu. Un šorīt es atnācu mājās, un plusā vēl tam manam skaistām čekam, es redzēju, ka man arī no Čeroita ir transakcija notikusi, un manā Binance nauda ir ienākusi, ja? Tā kā viss ir kārtībā, projekts strādā, izmaksas strādā. Ko es vēl gribēju visiem pateikt, kad... Saprotiet, nav svarīgi, ar kādu projektu mēs strādājam. Vai mēs strādājam ar Čeroitu, vai ar kādu kompāniju, kur ir reāli produkti, vai ar katalodziņiem, ejam riņķīgi ar cilvēkiem. Bet mums ir jāsaprot, ka
mums ir jābūt tai paši disciplīnai, ka tu no rīta piecelies, ka tev ir jāgrib ar kādu parunāt, tev ir kādam jāgrib piezvanīt no tiem savējiem, paprasīt, kā tu jūties, varbūt es tev varu palīdzēt, varbūt, nu, tev ir slikti šodien, varbūt es varu uzlabot tev garastāvokli vienkārši, ja. Un tajā mirklī kaut kas ļoti, ļoti būtiski mainās. Cilvēki mainās, attieksme mainās un rezultāts, galvenais rezultāts. Protams, ka man šodien ir drausmīgs prieks, es jums nevaru izstāstīt, jo es sakam, iegāju zeltā augusta mēnesī. Un, nu, saprotiet paši, zelts ir zelts un cenas ir pilnīgi citas, ieiet zeltā, ja. Bet šodien, kad es atveru savu zelta galdu, tad es esmu tik ļoti pārsteigta, ka viņš ir gandrīz pilns pilnībā, ja? Līdz ar to ir ļoti liela bāze un ļoti liels darbs izdarīts, ja? Un par to ir vislielākais prieks, kad zeltā man tagad ir tik daudz, tik liela komanda, kad, nu, tur jau, tur sākās tas, ko visi saka, es gribu pasīvu. Man jau ir otrais klons iekritus, Gintiņ, tev arī iekrita otrais klons, Kalvim arī iekrita otrais klons, ja? Un tad ir tā superīgā sajūta, ka tas klons iekrīt jauna biznesa vieta zem kāda no manējiem, kuram es varu palīdzēt ar savu biznesa vietu, bet man par viņu nav vairs jāmaksā. To man iedod sistēma. Un cilvēki, kad to saprot, tikai tad saka ārprāts, kur es biju ātrāk. Ja? Tādēļ, nu, vienkārši noriskējat, pamēģināt, atnākat, paskatāties. Tas tiešām strādā, bet ir jāgrib. Ir jāgrib. Ja jūs negribēsiet, nekas nenotiks, noteikti nebūs rezultāti. Bet ja jūs gribēsiet, rezultāts būs. Vienalga, kurā projektā jūs arī strādāt, rezultāts būs. Nu, ko, meitenes, viss ir super. Nākošais solītis ir mums, protams, pats augstākais līmenis platīns, taisnais ceļš pēc viena sava pirmā bitkoina šajā projektā, ja, un es domāju, ka gads vēl nav pusē, tā kā projekts ir ilgtermiņā, un viņš strādā, un viņš nepārtraukti tiek uzlabots, un, kā saka pats bots, un tas, ka mums ar vien vairāk nāk cilvēki un jau sāk meklēt, ja tas ir rādītājs, kad šeit tiešām ik viens var sasniegt kolosāls rezultāts. Un es domāju, nu, 6000 vienā dienā, ja, protams, tas nenotiek pa vienu dienu, tas ir pirms tam arī diezgan liels darbs ieguldīts, ja, bet faktiski, nu, tā ir jūsu nauda, ar kuru jūs varat darīt, ko jūs gribat. Un es domāju, ka ikvienam, kurš gribēs, ja, visas durvis vaļā. Tā kā tie, kam gribās pelnīt, tie, kas ir gatavi kaut ko darīt savā labā un ne tikai savā, jo, nu, mans moto ir palīdzi citiem un līdz ar to tu palīdzi pats sev. Tā kā gaida jūs abas, protams, arī platīnā, un tie, kam interesē saņemt vairāk informācijas, linku atradīsiet zem šī te ieraksta, zem šī te video. Meitenes uz priekšu, turpinām. Čau, čau! Čau!